klausiem, šeit mēs bijām izieti ārā no mājām, jo bija ārā ļoti silts un mēs nezinājām, ko darīt. Mēs izdomājām uztaisīt YouTube video un nodomājām iziesim ārā tepat Jelgavā. Šeit Jelgavā ļoti daudz mašīnas. Jā, un es izstāstīšu, kas tie tādi visi ir. Lai jūs zinātu, ja jūs nezināt, kas tie tādi ir pa veikaliem vai kaut kas. Un jā, mēs bijām nodomājuši, ka mēs iziesim ārā, un jā, un mēs tad nodomājām, izījām ārā. Un tad skatāmies, ārā ļoti silts un ļoti foršs laiks. Mēs nodomājām iziet pārgājienā ap dažādiem veikaliem. Tātad iesim. Mēs tagad iesim šeit gar šiem veikaliem. Tas ir kaut kur šeit, mēs ejam uz turieni. Tā. Un es jums tagad izstāstīšu, kas šīten ir. Piemēram, tur tālumā, kur mums atrodas Lidl. Tikko uzcelts ir pirms dažiem mēnešiem, pusgadi kaut kāds tika uzcelts jauns ir, ja godīgi. Daudz cilvēki iet, daudz strādā. Nav tik tā. Tā ir taisnība. Viegli nav strādāt. Bet, te jau tikko nojauca veikalu pirms dažām nedēļām. Jā. Šeit vairāk. Šeit veikals tikai izlēmts ārā, būs tur jāuzsāktas. Tas ir tā. Visi jau taču gāja to visu, es jau arī pat gāju. Jā, šīten bija viens veikals. Tur, kur es kādreiz iepirkos ar mēbelēm. Šitien bija mēbeļu veikals. Mēbeļu veikals. Un, jā, šeit ir pilsēta mūsu. Mūsu pilsēta, kur mēs arī esam piedzimuši. Jā. Kurš klausies pašu sākumu, šitā ir Jelgava. Un kādreiz no šī valstī nebija normāli karogi. Ja kas, paskaties to video, ko mēs ielikām, visi Latvijas karogi ir ierakstīti, cik daudzi karogi bija Latvijā kādreiz. Jā, padomju laikos latviešu karogs izskatījās citādāk nekā šorīt. Jā. Vai šogad. Tāpēc, jo krievieši ieņēma Latviešu republiku, un tad viņi uztaisīja Latvijai jaunu karogu. Un bet tā visu laiku mainīja karogus. Jā, un apskatiet to video, lai jūs uzzināt, kādā gadā bija kādi latviešu karogi. Un noteikti nopauzējiet, izlasiet, kā sauc video, un apskaties. Jā, ja jūs zināt krievu valodu, tad jūs varēsiet izlasīt. Mēs filmēsim krievu valodā, latviešu valodā un dažreiz arī angļu. Jā. Tagad mēs esam pienākuši pie Nestējas un mēs nodomājām attākt šeit ieiet iekšā pasēdēt kaut ko padarīt. Jā, un blakus Nestējai mums ir Hesburger. Rekur. Tad ieiesim tur iekšā pasēdēt pie galdiena. Jā. Jā. Un mēs esam šeit, bet diemžēl nevar iet iekšā. Jā. Kā var iet iekšā? Fotografēt nedarīt, bet filmēt varētu, bet nav jēgas iet. Nav jēgas iet par sodu. Jā, tur tā lieta. Un tad mēs nodomājām, tagad labāk aizieti citur kaut kur. Jā. Piemēram, mēs varēsim pastaigāt pa mūsu mājām. Mēs varēsim parādīt visu kaut ko jaunu, varbūt, kur mēs parādīsim vēl vienu vietu, kur tikai pirms dažām 3-4 dienām uzcelt. Tūlīt apsāks video. Un šeit ir tas veikals tālumā Ramirent. Šis ir nesen uzcelts pirms dažām dienām. Un jā, mēs iesim garām gar viņu
aiziesim apkārt un tad iesim vēl uz citiem veikaliem un parādīsim, kas ir jauns Maksimā. Jo Maksima ir arī nesen tikai pārbūvēta. Nu, viņa nav pārbūvēta tā, ka visur ir tā. Un mēs vēl ieiesim Lidlā, kas tur ir jauns. Jo Lidlā kādreiz nav bijušas lietas, kas šobrīd ir. Jā, un Lidls ir uzcelts nesen, tāpēc jau kādreiz šitien nebija Lidl veikals. Jā. Te bija kaut kāds cits veikals. Šeit bija lielais topiņš. Un jā, mēs nodomāju atnākt uzfilmēt, kas šeit ir. Un jā, tātad mēs jau esam pie Lidliņa. Un jā. Tagad šobrīd nesam veikalā. Un šeit ir jaunas firmas, piemēram. Šeit ir normālais Sprite un Fantas, Pringli, čipši visi. Un jā, kaut kas jauns. Bet šobrīd šie ir šeit. Kādreiz šeit nebija tādi. Bet šos es nebiju. Un es jums noteikti iesaku apstīties šeit veikalā sēklas, jo sēklām ir laba akcija. Un arbūza sēklām, es nezinu, vai šeit būs. Jā, šeit ir, un šeit ir sēklas. Un, jā, piemēram, es jums varu parādīt, šeit nav nekas vēl jauns, šeit nav. Jā. Un šeit arī gandrīz nav nekas mainīta. Šitās jaunās firmas čipšiem ir šeit atkal, atpakaļ. Estrēla visi tielējas. Jā. Un mēs, protams, alkohols dzēriems nezinām. Un mēs esam atkal ārā. Mēs bijām nopirkuši virtulīšus mazos, garšīgi, bet nu nav nekādas jēgas pirkti. Jā, mēs neko nepirksim, tik mēs aizgājām tur iepirkties, bet mēs vairs neiesim. Mazos virtulīšus. Jā, bet mēs nākamajos veikalos neiesim neko pirkt. Jā. Bet tas gan varbūt jums nebūs tas interesants skatīties, kā mēs kaut ko pērkam. Jā. Jums galvenais ir redzēt, kas te ir. Toties tie citi cilvēki, vai ja jūs dzīvojat Madonā, jūs noteikti nezināt, kas šeit ir Jelgavā. Protams, kad es jums iesaku apsīties video. Jā. Un jā, uzspiediet pogu, subscribe. Un laikot mūsu video. Ja jūs laikosiet un subscribosiet mūsu video, visus video, tad mēs jums filmēsim daudzākus video. Varbūt atkal mēs jums nofilmēsim animāciju. Tāpat kā mainījās iepriekšējā video, kā mainījās latviešu karoga katrā gadā. Un jā, tātad labi. Tiekamies nākošajā video. Atā!